Labrīt. Labrīt, labrīt visiem. Rīt. Labrīt. Patreiz nav vēl kvoruma, esam 4 dalībnieki. Vēl pāris minūtes laika. Jā, nu jau 5. Es domāju, ka mēs nekavēsimies. Pulkstenis ir 9:01. Kvorums ir. Darba kārtība ir izsludināta. Ir viens vienīgs jautājums domes ārkārtas sēdē. Paldies par operivitāti, ka varējām mēs atsaukties un pieslēgties. Ar es arī sēdi veidu attālināti, jo šodien 13. jābūt ministru kabinetā pie premjeras, pašvaldību vadītājiem visiem Latvijas. Un līdz ar to es arī esmu ceļā. Tā ir viens darba kārtības jautājums ārkārtas domes sēdē, un respektīvi tas ir par valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Raunas viduslaiku pils ar pilsētu pilsdrupu daļas darbības stratēģijas apstiprināšana 2025. 2030. gadam. Tas ir saistīts ar to, ka Raunas pilsdrupa startē uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto projektu konkursu saistībā ar kultūra telpas attīstību kultūra mantojuma objektā. Un stratēģija Raunas pilsdrupām ir izstrādāta 2016. gadā, un pēc projekta nosacījumiem ir jābūt arī sabiedrības viedoklim, un Ieva kopā ar saviem kolēģiem to ir organizējusi arī Raunā. Un dodu vārdu arī Ievai, lūdzu. Labdien visiem! Es ceru, ka jūs mani labi Jā. dzirdat. Liels paldies, ka jūs varējāt pieslēgties un ka šis jautājums ir uzlikts dienas kārtībā. Tātad, jā, tieši tā kā Astrīda jau arī ievadīja šo te visu lielo stāstu, tad tā arī ir. Ir šis te projekts, kurā mēs plānojam startēt, un tātad viens no nosacījumiem ir šim te piemineklim ir jābūt izstrādātai stratēģijai. Raunas viduslaiku pils kontekstā tātad šāda stratēģija ir bijusi izstrādāta jau 2016. gadā, bet, protams, ir pagājis pietiekoši ilgs laiks un nepieciešams arī pārskatīt tās lietas un aktualizēt šo te stratēģiju. Un tieši tā kā arī Astrīda jau teica, tātad ietvert arī šo te sabiedrības viedokli šīs te stratēģijas izstrādē. Tātad organizējām iedzīvotāju aptauju, kurā piedalījās 154 dalībnieki, kas sniedza savu to viedokli. Tie jautājumi nebija daudz, bija 5. Tas nozīmīgākais jautājums bija, kā jūs redzat šo te pils teritoriju pēc 5 gadiem. Un jāsaka, ka šī te aptauja vispār bija ļoti vērtīga, jo tā kā palīdz uz lietām paskatīties no malas un saprast, kas ir tās lietas, kas ir svarīgas sabiedrībai, un vai mēs vispār ejam pareizajā virzienā. Un man bija prieks par to, ka mēs ejam pareizajā virzienā, un ka tas viedoklis mums arī pašvaldībā strādājošiem sakrīt arī ar sabiedrības viedokli. Tādā ziņā par to, protams, liels prieks. Jā, tā tad izstrādāta darbības stratēģija, kurā ir atsauce uz šiem sasaist ar plānošanas dokumentiem, kas ir gan mūsu pašvaldības plānošanas dokumentiem, gan reģiona, gan arī valsts mēroga. Tāpat ir esošās situācijas apraksts, un tā nozīmīgākā daļa ir pats tas darbības plāns, kur jau ir izvirzīti konkrēti, teiksim, tie virzieni, kurā mēs ejam, tie lielie ietvari, kas ir 5. Tas primārais un svarīgākais ir šī mantojuma saglabāšana un izpēte, jo bez tā mēs nekur tālāk arī īsti nevaram iet. Tad otrais ir publiskās telpas attīstība, kas ir viss, kas ir saistīts ar ainavu sakopšanu, infrastruktūru, arī pilstorņa infrastruktūru. Tas trešais virziens ir kultūras un izglītojušais, kas arī ir ļoti, ļoti būtisks, jo šī vieta nav tikai
kā tāds objekts, statisks, bet tā ir dzīva, kas ir tāda kultūra vieta, kas arī ļoti ilgā laika periodā tāda ir bijusi šeit arī vietējai kopienai. Tad tas ceturtais ir, protams, šī kopienas iesaiste un arī pilsdrupu pārvaldības jautājumi. Un piektais, nu, vietas atpazīstamības un sadarbības veicināšana. Tie ir tie lielie virzieni, zem kuriem apakšā tad jau konkrētākas darbības. Jāsaka tā, ka daudzas lietas jau mēs šobrīd arī darām un esam darījuši iepriekš, bet tās ir vēlreiz tā kā nostiprinātas šajā stratēģijā. Un ir tādas lietas, kas, teiksim, skatoties no tās 2016. gada stratēģijas, kuras mēs tomēr esam, nu, kuras ir atmestas, jeb šo, nu, teiksim, nav iekļautas šajā stratēģijā. Tās ir tādas lielas lietas, kuras redzu, ka tas ir, nu, diezgan nereāli, nu, pat teiksim, virzīties tajā virzienā nākamos 5 gadus. Viens bija par šīs te estrādes pārcelšanu, kas ir milzīgs jautājums un kas noteikti nav 5 gadu tādā termiņā. Tas ir tādā tālākā nākotnē noteikti, bet kas iezīmējas pilsrupu attīstības koncepcijā. Un otrs ir par pilstorņa konstrukcijām un jumtu. Nu, tas tad būtu arī kaut kas tāds lielāks, kas noteikti ir ilgāka laika perioda tādā nu, kā ilgāka laika perioda uzdevums. Jā. Tātad pilsrupām ir izstrādāta arī attīstības koncepcija, ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, ir tehniskā projektēšana veikta vienai lielai daļai pils šo te mūru, bet ne visiem. Tā kā tas arī tāds virziens, kur jāiet. Un, jā, un šī darbības stratēģija ir tāds dokumentu kopums, kas ir ļoti būtisks, ja mēs vispār vēlamies kaut kur kādos projektos startēt. Tā kā tas ir tāda kā starta paka, nu, teiksim, šiem lielajiem projektiem. Nu, tā, nu tad, nu, ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, tad es labprāt ņemšu vērā, un varbūt mēs noteikti vēl varam kaut ko arī pamainīt vai aktualizēt kaut kādas citas lietas. Jā, paldies, Ievu. Andrim ir. Nē, ātrais, tu minēji par jumtu. Tas domāts ir šī brīža skatu torņa jumts, jeb Jā, tieši tā. nu, var jau būt, ka 5 gados mēs to varam, jo viņš ir diezgan pabeigts. Jā, viņš ir diezgan pabeigts, bet tas jumta jautājums ir jāskata kontekstā ar konstrukcijas jautājumu. Jo, ja mēs plānojam to jumtu atjaunot, tad tas nākamais solis ir šo jumtu atjaunot tajā puslīdz vēsturiskā tādā izskatā, kas ir teiksim, vairāk piemērots šai te, viduslaiku pilī. Un tas jau nozīmē, ka tur tad ir tās konstrukcijas varbūt teiksim, jāpārtaisa, bet tā, man liekas, ka tas ir tāds lielāks darbs, bet varbūt ir vēl kādi. Jo, ja vairākums piekrīt un saka, ka tas ir jāiekļauj, mēs to, protams, varam arī ielikt tajā stratēģijā. Jā, Jā, paldies Evijai. Nu, tas lielā mērā droši vien atkarīgs no tā pieejamā finansējuma, par kuru mēs droši vien 5 gadu periodā neviens īsti nesaprotam, kā viņš grozīsies. Nu, pēc idejas var likt, neviens mums nazi pie rīkles nepieliks par to, ka ir kaut ielikts un nav izdarīts. No otras puses, droši vien, jebkura stratēģija arī ir šādā pašā veidā atkal, ja ir projekta iespējas kustināma. Nu, tā kā tas ir tāds, nu, droši vien gribēšanas jautājums, liekam vai neliekam tajā 5 gadē. Nē, es domāju, ka tas jumts un tas skatuves šobrīd ir tas pievilcīgākais, kas ir tajās pilsdrupās, kā vienkāršam turistam, kuram vēsturē, nu, nebrauc vai baigi vēsturē. Bet nu, jā, sapratu. Nu, skatu tornis ir pievilcīgs turistam. Viņš ir diezgan kretinējošs tam, kurš kaut ko no vēstures saprot. Bet, jā, viss jau ir naudā un iespējās. varbūt kaitinošs ne pats tas skatu tonis, bet varbūt tas tehniskais nedaudz risinājums jumtam. Jā, jo tas, teiksim, šīs koku skaidas noteikti nav tas vēsturiski precīzākais un tāds varbūt pieņemamākais tām pilsrupām. Bet, ja jūs, teiksim, balsojat par to, ka mēs liekam to konstrukciju, tad to mēs varam pielikt klāt. Tā nav, tā ir, teiksim, deputātu arī šobrīd tāda izšķiršanās.
teikt, Jā, ja nazi negrūž pie rīkles, varbūt, ka tomēr nu, kāpēc nē? Jo varbūt izlaiž kaut kāds projekts, un mēs jau esam to stratēģijā paredzējuši, un, nu, ja pa muti neviens nedod, liekam varbūt iekšā. Paldies. Labi, labi. jā, pārējie kolēģi. Vai ir vēl kāds jāilutu? Es arī piekrītu, ka būtu jāliek stratēģijā iekšā. Jo varbūt būs veiksmes stāsts kāds. Jā. Un es varbūt nedaudz ievu tīri no tehniskās pusītes atkārtojās, vienkārši divreiz ir iekopējies aptauja Otrās aptaujas jautājums, cik reizes pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis Raunas pilsdrupas, tīri tehniski izņemt ārā. Labi, jā, to es noprecizēšu. Jā? Un tad pie papīra formāta numur 22, tur ir drukas kļūda, paskatīsies. Labi, jā. Un vēl bija trešā lietiņa, ko es tagad nevaru atrast trešo lietiņu. Tu jau atradi noteikti pie papīra formāta 22, un trešā lietiņa bija pašā sākumā kaut kas. Diemžēl es nevaru tagad vairs ieraudzīt. Tas attiecas tīri uz to, kad priekšlikums ir labs arī, par ko tiek runāts tavā stratēģijā, ka liederīgi būtu izstrādāt Smiltenes novada turisma stratēģiju. Tas ir priekšlikums, paldies, kurš ir jāņem arī vērā un jāturpina. Jā, Daini, lūdzu. Jā, palasot stratēģiju, tāpēc skaidrs, paldies to, ka tā svītu un foto analīze diezgan kvalitatīvi izstrādāt, tomēr ņemt vērā visi tie faktori, kas var ietekmēt. Un runājot par to jumta konstrukciju, runājot par finansējumu, jā, ielikt mēs viņu varam. Ja nebūs kāda Eiropas fonda vai vēl kaut kas, tad būtībā es neredzu to, ka mēs viņu varēsim īstenot pēc tiem budžetiem, kas ir. Bet, ja izdodas kādu Eiropas fondu piesaistīt vai kaut kādu iespēju, tad jā, tas līdzfinējums jau nav 100% apjomā no pašvaldības budžeta. Jā. Labi. Jā. Jā, paldies. Ja vairāk citu priekšlikumu nav, paldies par stratēģijas izstrādi, aktualizāciju un arī par iepazīšanu un priekšlikumiem, un lūgums ir balsojumu. Tā no 10 klātesošajiem 10 ir par, un lēmums ir pieņemts, un stratēģija tātad var turpināt savu gaitu kopā ar projekta pieteikumu, virzīties uz veiksmes stāstu, lai saņemtu šo finansējumu un realizētu projektu. Paldies, domes sēde ārkārtas ar to arī noslēdzas, bet man ir divas informācijas. Divas informācijas, kas ir atnākušas šonedēļ, viņas abas ir labas. 2. jūnija vakarā zvanīja varam ministra Inga Bērziņa, un no atveseļošanās fonda, ko administrē varam ministrija tēmā teritoriālā reforma, Kurzemes reģions nav apguvis visu finansējumu projektā, un ir atlikums vienam valsts ceļam, un respektīvi šis atlikums ir 8 gadus, kas ir arī bijis rindā valsts ceļš, un arī teritoriālā reformā ir V373, 1 km 317 metri asfalts no A2 šosejas līdz Dārciemam, kas iet gar Verī ražotni. Ļoti, ļoti aktuāls tieši tam uzņēmumam, un turpat ir arī karjeru uzņēmums otrs, un tie ir visi Verī lauki, ogulāji, un no kā mēs, kas viss ir putekļos. Tā ir tāda ļoti laba ziņa. Un otra ziņa, vakardien es saņēmu informāciju zvanu no Vidzemes plānošanas padomes, ka 3. jūlijā uz Latviju
brauc Eiropas komisija un arī Eiropas komisārs brauc, viesojas austrumu tātad pierobežā, kas robežojas ar Krieviju, bet 3. jūlijā ierodas Alūksne. Alūksne ir šajā arī ārējās robežas zonā, ekonomiskā zonā, atbalsta zonā, un jāierodas arī man uz sarunām, jo viņas bija diezgan ilgstoši arī ievirzītas par to, lai Smiltenes novads būtu šajā ekonomiskajā atbalsta zonā un Eiropas atbalsta finanšu instrumentu zonā. Arī ar Valdi Dombrovski par to runāju. Bija gan Saimas deputāti šeit, gan tas tika runāts pēc tam pacelts visos kuluāros, un Vidzemes plānošanas padome pieņēma lēmumu. Un 3. jūlijā jāierodas ir Alūksne uz sarunām, gan kā nevalstiskam organizācijas pārstāvim no Alūksnes apes noda fonda, jo strādājot no 14. gada ar Ukrainu par atbalstu, gan arī kā pašvaldībai. Es minēju, noteikti varbūt nebūšu pašvaldība 3. jūlijā, kad pārstāvēšu Vidzemes plānošanas padomi un jāpiedalās sarunās. Tā tad ir cerība, ka visa Smiltene arī varētu ietilpt šajā teritorijā, kas ir atbalstāma. Jo Eiropa skatās uz to, ka mēs esam ārējā robeža un apes uzņēmēji, kas ir paši tuvākie pie Igaunijas, ir kam uzņēmums 15 km no robežas. Bet tikai mums ir pa vidu Igaunija. Divas tādas ziņas, kas ir drošības ziņa, šī ir, un tā ir atkal tieši tiem, kas tur dzīvo un ražotnieki, kas ir 8 gadus gaidījusi šo ceļu. Ar tādām labām ziņām, kolēģi. Lai turpinās šī nedēļa, lai visiem veiksmīgi starti, kur mēs esam plānojuši, un lai visi ir apmierināti un skaisti vasaras svētki. Un tiekamies arī Smiltenes baznīcā ar skaistu koncertu, un tiekamies arī skaistā, ritmiskā un enerģiskā riteņbraukšanas sacensībās 8. Un Toms Marks, kur arī organizē, viens no galvenajiem organizatoriem. Esam atsaucīgi, un lai visiem veicās. Paldies!